Trenere, kā komanda izskatās šobrīd pēc tādas emocionālas uzvaras pār Ajax? Es saprotu, bija pāris brīvdienas, tagad jau darbs ir atsākts. Kā puiši izskatās? Viss ir kārtībā. Protams, mēs negaidījām, ka viņi uzreiz būs svaigi un gribas daudz tā spēlēt un skriet. Šodien bija tāds treniņš, pastrādājām trenažēru zāli un arī vairāk aeroba, tāda jauda bija kaut kāda. Nebija daudz uzdevumu, gribējām satikties atkal pēc brīvdienām un vairāk tā strādāsim un domāsim par nākamo spēli jau rīt. Cik jums pašam ir sarežģīti gatavoties tagad? Izskatās, ka ir divi sastāvi. No vienas puses virslīgas sezonai jāgatavojās, tad otra puse atkal spēlē Eiropas līgā. Var teikt, ka tādās divās daļās tas process sadalīts. Jā, tieši tā ir, bet nav grūti, ir interesanti. Tā arī gatavojam uzreiz, sapratam, ka tā būs un viss iet tā pēc plāna. Varam teikt, konstatēt, ka tas ir ļoti interesanti, jo viss tas sagatavošanas posms izskatās citādāk nekā tas bija iepriekš. Bet kopumā jums būtu jāsaka, tagad turpinās vēl iepriekšējā sezonai, tagad sāksies gatavošanās nākamajai. Godīgi sakot, pirmkārt mēs domājam par nākamo sezonu un gatavojamies tai. Un arī sagatavoties spēlēm pret Ajax un Dinamo bija svarīgi, bet mēs negribējām, lai tā būtu tā, ka mēs tikai tām spēlēm gatavojamies un ļoti forsējam mūsu sagatavošanas posmu. Tieši tāpēc mēs neaizbraucam nekur, jo gatavojamies kā parasti šeit un domājam par nākamo sezonu. Protams, kaut kādas korekcijas bija tādas korekcijas, ka drusku intensīvāk tās bija sagatavošanas 3 nedēļas, bet kopumā galvenais mēs domājam, ka mēs negribam visu atstāt tās 2 spēles. Kievas Dinamo, es saprotu, džekiem vēl tā analīze video būs priekšā. Ko jūs varat pateikt par to komandu? Stiprās vājās puses, kā pret viņiem varētu spēlēt? Protams, tas ir ļoti stiprs klubs, pirmkārt leģendārais klubs, un mēs ļoti daudz par viņiem zinām, jo gandrīz katru gadu mēs spēlējam ar viņiem Turcijā. Arī šogad mēs spēlēsim 2 reizes ar viņiem, tad būs Eiropas līga mačs, un pēc kaut kādām 2 nedēļām atkal mēs tiksimies jau pārbaudēs spēlē. Un zinām, kāda ir tā komanda, jo ir ļoti labi spēlētāji, ir ļoti labi spēlē ar bumbu. Un, protams, ka svarīgākais būs, lai mēs saprastu, ka mēs varam cīnīties ar Dinamo, bet arī, lai spēlētāji būtu uz zemes pēc tās uzvaras pret Ajax. Jāsaprot, ka tā būs cita spēle no jauna, un arī pretinieks gatavosies ļoti nopietni mums. Tas pašsaprotami, jo pēc mūsu uzvaras arī citas komandas skatās uz mums citādāk. Ja mēs skatāmies tabulā, RFS favorīti, vai ne? 5 punkti, Dinamo 1. Nē, mēs nevaram tā domāt. Mums ir vairāk punktu, bet nav tā, ka mēs būsim favorīti šajā spēlē. Tā ir noteikti. Lai veicās. Paldies. Paldies.